Labrīt, sveicu jūs sestdien. Mēs turpinām ar 1. Timoteja 5. nodaļas runu par atraitnēm un kārtību toreiz baznīcā. Šodien no 9. panta. Atraitņu kārtā ieskaitama tā, kurai nav mazāk par 60 gadiem, kas bijusi viena vīra sieva, un pa kuras krietnājiem darbiem ir labas liecības. Viņa ir uzaudzinājusi bērnus, ir bijusi viesmīlīga, ir mazgājusi svētājiem kājas, ir palīdzējusi cietušājiem un visādus labus darbus uzticīgi darījusi. Gados jaunāks par atraitnēm neieskaiti, jo kad viņas jūteklisko tieksmu pārņemts, novēršas no Kristus, viņas grib precēties un nāk sodībā par to, ka savu sākotnējo apņemšanos ir atmetušas. Turklāt bezdarbībā tās radinās staigāt pa mājām, viņas ir ne tikai bezprātīgas, bet arī pļāpīgas un uzbāzīgas, kas runā to, ko neklājas. Tā nu es gribu, ka jaunākās precās dzemdē bērnus, pārvalda mājas, nedodot nekādu jaganstu neslavas celšanai no pretinieka puses, jo dažas jau ir novērsušās sekodamās Sātanam. Ja kādai ticīgai ģimenei ir atraitnes, lai tā par tām rūpējās, bet lai netiek apgrūtināt draudz, kurā jārūpējās par patiesājām atraitnēm. Te Pāvils nobeidz savu norādījumu par kā baznīca toreiz uzņēma atraitnes un rīkojās. Kā es teicu, nebija nekāda sociāla kārtība, toreiz iekārta un baznīca to darīja, bet arī šīs atraitnes, kas tika pieņemts šajā sarakstā, viņas kalpoja baznīcai, viņas kalpoja. Un tāpēc Pāvils teica, neņem atraitni kārtā kādu jaunāku par 60 gadiem, jo viņi gribēs vēl precēties, viņai vēl ir dabīgas iegribas un gribēs vīru. Arī jāskatās, ka tās, kuras mēs uzņemam kalpošanai baznīcai, ir, ka viņas ir krietnas, labos darbos, ir labas liecības par viņiem, ka viņi ir labi pārvaldījuši savu ģimeni, un tā tālāk, bet par jaunākām viņš teica, lai tās skatās vēl precēties un nodarboties savā dabiskā iekārtā, lai nedotu nekādu iemeslu neslavai baznīcai, jo, kā viņš teica, dažas jau ir novērsušās sekodamas Sātanam, un tas vienmēr, ka kāds no baznīcas krīt, tas iespaido viss, un sevišķi, ja šis cilvēks ir kādā kalpošanas amatā vai kādā grupā, kas pārstāv draudzi, un tad, ja viņi krīt, tas atstāja ļoti slikti iespaidu uz visiem. Protams, šie norādījumi mums ir interesanti un dod mums ieskatu, kā baznīca toreiz rīkojas, šodienas apstākļi savādāk, bet tie principi tomēr ir derīgi arī mums. Dargais mīļais debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par Tavu vārdu, mēs pateicamies ikdienas, Kungs, par Tavu žēlastību, mēs pateicamies, Kungs, par katru rītu, ko Tu dod mums no jauna, jo katru rītu ir jauna iespēja atkal Tev dzīvot, Tev kalpot, Tevi mīlēt. Mīļais debes Tēvs, paldies par Taviem vārdiem. Palīdz mums arī vienmēr pareizi atšķirt un saprast Tavu vārdu, palīdz mums nekad nenomaldīties prom no Taviem vārdiem. Un ir daudz, ko mēs varam mācīties, un mēs saprotam, ka ir lietas, kas uzrunā vēsturiskas situācijas, bet ir principi, kas ir mūžīgi. Un te ir mūžīgi principi arī, Kungs, ka mums būs vienmēr būt krietniem, mums būs darboties, kā mums ir domāts, un visā vienmēr, Kungs, izpildīt savus uzdevumus, nestaigāt apkārt un nebūt balamuts, nebūt pļāps. Mīļais debes Tēvs, palīdz mums. Mēs lūdzam, mīļais debes Tēvs, sārgi mūsu mēli, sārgi mūs, palīdz mums neaprunāt citus cilvēkus, netiesāt, bet visus mīlēt. Palīdz mums godīgi rīkoties visiem cilvēkiem un būt atbildīgiem visos savos uzdevumos. Mēs no jauna sevi nododam Tavās rokās šodien kā dzīvu svētu, Tev patīkamu upuri. Tā ir mūsu garīgā kalpošana. Palīdz mums netapt šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērsties, atjaunoties savā garā, lai pareizi saprast, kas ir Tava griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Debes Tēvs, izlūdzamies Tavu svētību pār mūsu zemi, pār mūsu valsts. Mēs lūdzam, Kungs, svētī tās vadītājas. Mēs aizlūdzam par tiem, kas atrodas, Kungs, vietās, kur ir brutāls režīms. Kungs, apžēlojies par Ukrainu, apžēlojies par Izraelu un Palestīnu. Apžēlojies, Kungs, par mūsu tēvzem Latviju. Mēs lūdzam, mīļais debes Tēvs, dod godīgus vadītājus un palīdz, lai mūsu tauta
Kungs vienojās zem tevi. Tu esi ceļš, patiesība un dzīvība, un neviens pie tēva netiek kā viens ar tevi. Tu esi atbildi visām mūsu vajadzībām, un ka mēs dzīvosim tev, tu svētīs arī mūsu zemi. Mīļais debes tēvs, mēs visu nododam tev, es aizlūdzu par katru klausītāju. Tu zini viņu īpašās vajadzības, un es lūdzu, kungs, lai tu bagātīgi, jo bagātīgi pildi savu garu ar savu vārdu. Mīļais debes tēvs, piestājies klāt pie slimājiem, piestājies klāt un uzliec savu roku uz noskumušiem, uz tiem, kam ir bēdas, sēras, grūtības. Mīļais debes tēvs, esi žēlīgs. Apžēlojies par pazudušiem. Mēs lūdzam, lai daudzi nāktu pie ticības šodien, un visu, ko mēs vēlamies izteikt savās lūkšanās, mēs savienojam lūkšanas vārdos mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, ar Dievu palīgu ceru, ka tas būs rītdienas dievkalpojumā.